Es sveicināts My Perfect Dog podkāstā. Šajā reizē mēs gribam parunāt par tādu, manuprāt, suņu saimniekiem un vispār visai sabiedrībai aktuālu tēmu saistībā ar suņiem, kas ir suņu pastaigas. Un vai suņu pastaigās doties ar pavadu vai bez pavadas, kad un kādās situācijās labāk izvēlēties pavadu vai kad drīkstiet bez pavadas. To visu mēs vēlamies pārunāt un iedrošināt, vai arī tieši norādīt kaut kādus konkrētus noteikumus šajā podkāstu sērijā. Ar tevi kopā šajā podkāstā būšu es, Līga Zirgzdiņa Grevina, suņu un saimnieku skolas My Perfect Dog vadītāja un suņu uzvedības speciāliste. Un Anna Lapoška, veterinārārste un suņu uzvedības speciāliste suņu un saimnieku skolā My Perfect Dog. Ieskicēsim tad, kas vispār ir pastaiga ar suni. Bieži vien saimnieki pārprot un uzskata, ka pastaiga ar suni ir tikai fiziski izkustēšanās. Ja sanāk laiks, tad stunda, ja nesanāk laiks, tad 10 minūtes. Galvenais ir dabiskās vajadzības, tātad nokārtošanās, un, ja ir laiks, tad izskriešana cauri mežam pļavai. Bet jāatcerās, ka sunim ikdienā ir jānodrošina tikai 40% fiziskās aktivitātes un 60% mentālās aktivitātes. Un kas tad ir šīs mentālās aktivitātes? Atkal bieži cilvēki domā, ka tās ir tikai mentālās spēles, ka tās ir visi ostīšanās paklājiņi, laizīšanās paklājiņi, dažādi graužamie, bet arī mentālo slodzi mēs varam nodrošināt parastā pastaigā, nodrošinot suņa pamata, dabisko pamatvajadzību, jeb ostīšanos. Ostīšanās ir darbība, kas palīdz sunim nomierināties, tāpēc ir ļoti svarīgi ļaut viņam pastaigā to īstenot. No tā izriet arī dažādas ekipējums pastaigām, izmantot iemauktus, lai suns nežņauktos, izmantot garāku pavadu, lai suns varētu nodrošināt šo ostīšanos, jo staigājot sunim visu laiku blakus, no malas varbūt tas arī skaisti izskatās, bet staigājot saimniekam pie kājas, pastaigā suns nevar ostīties un nevar sevi mentāli nodarbināt. Suns neuztver pasauli ar acīm, tā kā mēs to cilvēki darām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ļaut sunim ostīties un tiešām aiziet līdz tam kokam. Jā. Es parasti cilvēkiem saku, ja tu gribi iet tos 10 000 soļus, ej pats. Un ej ar sunim domātās pastaigās. Un bieži vien es pat arī saucu un saku, aizmirstam vārdu pastaigas. Tev tavam sunim ir jānodrošina aktivitātes. Un, protams, ka mēs runāsim par pastaigām, tāpēc, ka visi ir pieraduši, ka sunim ir jāiet pastaigās un tā tālāk. Bet es aicinu arī atcerēties, ka pastaigas ir kaut kas vairāk. Tā ir aktivitātes sunim. Nevis plika pastaiga, kur mēs vienkārši ejam, vācam savus 10 000 soļus, jo suns no tā neko īsti neiegūst. Tieši tā, jo pastaiga ir arī lielisks veids, kā nodarbināt suni arī ar kaut kādiem trikiem, ar kaut kādu komandu apmācību, ar pamatpaklausības apgūšanu. Un tas ir arī kontakts ar saimnieku ikdienā. Un noteikti ir tāds teiciens, ka labs suns ir mierīgs suns, ja mierīgs suns ir noguris suns. Un vismierīgākais suns ir tad, kad viņš ir mentāli noguris. Jo neviens suns nepaliks mierīgs mājās pēc aktīvas fiziskās noskriešanās no rīta. Bieži vien tādi suņi pie mums nonāk pēc tam ar sūdzībām par atšķirtības trauksmi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tiešām atrast laiku no rīta tai mentālajai pastaigai, gan sev, gan sunim. Lai apdomātu kaut kādas savas nepieciešamās lietas, lai sunim ļautu izostīties un nomierināties un ļaut viņam mājās mierīgi mājās vienkārši gulēt. Jā, un te es īstenībā arī uzreiz gribu piebilst tīri par to, ka tu minēji par treniņiem, trikiem, ja? Jo daudzi vēršās tiešām pie mums par to, ka suns pastaigā raujās, vai mūs nedzird, vai vēl kaut ko, bet kā suns to var iemācīties, ja mēs to neesam pastaigā trenējuši. Tas, ka tu mājās trenē komandas, tas, ka tu atnāc pie trenera uz grupu treniņu, piemēram, un trenē komandas, tā ir konkrēta vide, kur suns mācās. Okay, tagad viņš saprot, ka es atnācu šeit, mēs tagad te trenējamies. Vai mēs esam mājās, nekas cits nenotiek, es trenējos, bet tā jau nav pastaigu vide, vai ne? Līdz ar to pastaigai sākotnēji ir jābūt treniņam. Īstenībā pirmie 2 gadi visa dzīve ir tāds viens treniņš sunim, vai ne? Kur mēs vienkārši dažādās dzīves situācijās, tā skaitā pastaigās, reāli ar suni strādājam, spēlējamies, veidojam, menedžējam tās pastaigas tādas, lai suns iemācītos tajās pastaigās doties veiksmīgi, vai ne? Un iemācīties to pavadu neraut. Un, ja jau mēs par pavadām arī tad sākam runāt, tad droši vien es gribētu vairāk arī sākt parunāt par brīžiem, kad izmantot labāk pavadu un kā tad veidot tās pastaigas pie pavadas. Jo, protams, kā pamatā mums likums arī nosaka, ka mums ar suni ir jāstaigā pie pavadām.
ir kaut kādas konkrētas vietas, kas ir neapdzīvotākas vietas, ja, tātad vai konkrēti, kur ir iezīmēts, ka suns drīkst atrasties bez pavadas, tātad lokācijas, kur mēs varam to pavadu noņemt, bet pašos pamatos, protams, ka sunim ir jābūt pie pavadas. Un tad te arī ir jautājums, tad pie kādas pavadas mums suni vest, jo ir dažāda tipa pavadas, un tas ir viens no tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem, jo, kā tu jau, Anna, minēji, ir vajadzīga gara brīvā pastaigu pavada vai ne, bet ir te jautājums par to, kad, kādos brīžos un vai un kāpēc ne. Ja ne, tad neizmantot fleksi. Tās ir tās automātiskās pavadas, kas, tad, kad viņas izvelkās, tad viņas ātri arī pašas ievelkās. Attiecīgi cilvēkam nekas nav jādara. Svarīgi saprast saimniekam, ka pavada ir tikai drošības instruments sunim, lai sunim neizdotos kļūdīties, kamēr viņš mācās. Neizdotos kļūdīties, aizskriet pakaļ sunim, pakaļ kaķim, nepaklausīt kādai komandai. Bet pavada nav domāta raustīšanai, kas mums bieži vien ir iegājies. Tāpēc fleksis, tā saucamais, viņš ir domāts suņiem, kuri ir iemācījušies iet pie pavadas, kuri nerauj pavadu, kuriem nav uzvedības problēmu. Arī mēs ar Līgu dažreiz izmantojam šādu pavadu, un noteikti mēs neesam pret to. Bet kucēnam, kurš tikai mācās uzreiz mācīties iet pie flekša, tas būtu līdzīgi kā mācīt sunim raušanu, nevis pavadas neraušanu, jo tas visu laiku dod tādu nospriegojumu, ka suns ir nospriegotā pavadā. Nu, un, protams, nevar nepieminēt arī biežu problēmu, ko cilvēki piekopja, ir podziņa slimība ar fleksi. Jo ir ļoti ērti nospiest to podziņu un suni paraut. Tā vietā, lai ar suni sarunātu, ka hei, mēs mainam virzienu, hei, nāc šurp un ieklausies manī. Un ar parasto pavadu mēs to varam izdarīt. Mēs varam aiziet pa pavadu līdz sunim, palīdzēt viņam pieslēgties pie mums un pašam veikt šo te lēmumu, pārslēgties no kairinātāja. Bet ar fleks mums bieži sanāk šī podziņas raustīšana un suņa nesavaldīšana. Jo, ja mēs mēģināsim tādā veidā suni ātri nomenedžēt arī kādā bīstamā situācijā, mēs savainosim gan sevi, gan suni. Jā, par savainošanu īstenībā tas ir būtisks punkts. Ar fleksi var ļoti, ļoti stipri savainoties. It īpaši labi, tātad šobrīd tāds mazliet vēsāks laiks, bet tad, kad ir siltas vasaras un mēs ejam īsākos, varbūt šortiņos vai svārkos, kā nu kurš, jā, bet kaut vai ja mums ir plānas bikses vai legingi vai zeķu bikses patiesībā, arī tād var savainoties, jo ja tas fleksis nobežās gar kāju, viņš tiešām nobežās un nobežās līdz pušumam, jā, un tieši tā, jā, līdz apdagumam. Un gan rokas šādi var savainot, gan kājas, gan arī tiešām suņu kājas. Un nedod Dievs, vēl tas fleksis izlido no rokām. Es esmu dabūjusi tā pa seju, ar pārsistu lūpu esmu gājusi, kad man klients izlidina fleksi no rokām un man ielido viņš sejā. Un bieži arī pašiem cilvēkiem tie flekši izkrīt uz zemes un nobīstās, jo pēkšņi kaut kas milzīgs blīkšķis, kaut kas velkās pakaļ, suns bēg. Man ir bieži vien dzirdēti gadiem, kur cilvēki saka, nu čuč pietrūka un suns zem mašīnas būtu paskrējis, ja bēgot no flekša. Tā kā, jā, fleksis ir tas, ko mēs sakam, ka primāri, primāri varbūt nevajag izmantot, īpaši, ja cilvēks nāk pie mums un sāk tikai apmācību, mēs noteikti teiksim pārēj uz garu, parastu pavadu, kā minimums 5 metri, bet atkarībā arī no suņa mēs varam pielāgot, iespējams pat vajadzēs krietnī garāku, bet jā, es piekrītu, gan es arī dažreiz smējos, kad es satieku klientu un es visiem saku, staigājiet ar garu brīvu pavadu un viņi man satiek un es ar fleksi esmu ar savu fondu, ja? Bet tad es uzreiz arī vienmēr paskaidroju, un es varu pateikt fondai jebkuru komandu, viņi izpildīs, plus vēl viņi nereaģē uz apkārtējiem kairinātājiem, līdz ar to man nav nekādā formātā baigi ar viņu tur jāmenedžējās, ja? Un tu noteikti nepiemīt podziņas slimību. Jā, un man nepiemīt šī te nervozā raustīšanās, ja? Jo tas ir tiešām tā, ka es ļoti bieži arī tiešām redzu konsultācijās, ka tas suns ir nofiksēts un visu laiku tiek raustīts. Un man liekas, ka ir tā filma Pets, kur suņi un kaķi paliek mājās vieni paši, kamēr saimnieki aiziet projām. Un tur bija tieši viens sižetiņš, kur suns iet tā kā sveicināties pie cita suņa un viņu ar fleksi visu laiku rauj prom un viņš tā, čau, un viņi visu laiku aizrāja prom, viņš vienkārši nekur arī tā arī netiek, vai ne? Un tas ir apmēram no sērijas, kas notiek ar flekšiem, ja mēs vienkārši nenormāli raustam suni. Tā kā, jā, fleksis noteikti ir tikai pieaugušākam jau sunim, kurš ir labi apmācīts, kurš, un
un es arī teiktu, īstenībā, tad, kad ir vieglāk, ir jāmenedžē vēl viss kaut kas, vai ne? Bet, ja tev ir jāmenedžē viss kaut kas, un tev ir suns, kas nav apmācīts, kurš var reaģēt uz kaut ko, tad labāk ej atsevišķi. Tad, kad tev ir, nezinu, ej ar bērnu atsevišķi, ej pats atsevišķi kaut kādās situācijās, kad tev ir pilnas rokas, un tad ir atsevišķi tava suņa pastaiga, kur tu ej ar parastu pavadu, lai tu vari menedžēt suni, lai tu vari mācīt suni, lai tu vari 100% pievērsties sunim, nevis mēģināt menedžēt pastaigas ietvaros visu iespējamo. Un noteikti ir izvēlēties pastaigu vietas, kurās suns var izstaigāties. Pat, ja tu dzīvo pilsētas centrā, mēģini noorganizēt vismaz dažas pastaigas nedēļā, kur suns var nodrošināt savas pamatvajadzības un ostīties, jo suns nav piemērots pilsētvidē. Tā ir mūsu, diemžēl, iegriba integrēt suņus mūsu pilsētas dzīvē, bet, ja kāds jautātu sunim, vai suns to vēlas, neviens suns to nevēlas. Tāpēc būsim arī atbildīgi par tiem dzīvniekiem, ko mēs esam paņēmuši, par kuriem mēs esam uzņēmušies atbildību, un padomāt par baudāmām pastaigām viņiem. Jā, jo pilsētvidē jau, ostīties jau tur arī ir kur, bet kas notiek pilsētvidē, tur te ir pilns ar visādiem atkritumiem, un tas ir nākamais, ko es vienmēr saku, tu nezini, cik piegružota ir Latvija, līdz tu nepaņem suni. Jā, vienkārši tu paņem suni, un tad saproti, ka uz katra stūra ir kaut kādi atkritumi, ēdieni, maizes, zivis, kauli, visi iespējamais. Un tad, kāda ostīšanās tur sanāk? Protams, ka mēs negribam, lai tas suns kaut ko apēd. Protams, ka mēs viņiem neļaujam ostīties, bet sunim tas ir vajadzīgs. Ko nozīmē iet pastaigā un vienkārši, kad es nevar, nāc blakus, tur nē, šita nē, tur nē. Tad beigās, kur tas suns drīkst iet, kas tā pa pastaigu? Tad jau labāk neiet vispār pastaigā, palikt mājās, vai izvest viņu pačurāt pakakāt un uzreiz vai iekšpagalmiņā vai kaut kur vienkārši stāvēt uz vietas, spēlēties ar suni, mācīt trikus. Kāda jēga ir vienkārši doties bezjēdzīgā, tādā stresainā pastaigā jau. Jo tas, ko mēs darām, ko mēs atreaģējam uz suni, ir tas, ko suns iemācās par pastaigu. Ja es viņu rauju, tad es jau mācu sunim raut to pavadu. Man ļoti daudz tā saka, bet kāpēc man suns rauj pavadu? Es paskatos, kā viņi paši ved to suni, viņi nonstopā to suni rausta, bet tu jau viņam māci raut pavadu. Tieši tā, un tas ir arī tas, ko cilvēki bieži vien nepamana par to pašu podziņas slimību. Es cilvēkam parasti jautāju, kā viņš rīkojas tajā situācijā. Es jautāju arī pēc šīs podziņas nospiešanas, vai viņš pamanīja, ko viņš tikko izdarīja. Cilvēks to nepamanīja, un tas aiziet tādā automātiskā darbībā. Jā. Ja vieglāk ir izdarīt pašam, nevis sarunāt ar suni. Un te rodas jautājums, kāpēc suns nevar raut, bet tu vari? Jo nevienam nevajadzētu, vai ne? Līdz ar to, jā, ir baigi svarīgi skatīties, kur mēs vedam suņus pastaigā. Suņiem ir jāspēj izostīties, iet brīvi, justies brīvi. Un pētat savus suņus. Es arī agrāk, dzīvojot centrā, gāju, staigāju nenormālo kilometrāžu. Man likās, man ir stunda, man tagad ir jāpaspēj, cik es varu paspēt. Un tā es maucu. Kā es maucu? Ātri vienkārši maucam pa visurieni, lai tu esi kārtīgi izstaigājusies. Un sapratu, kad mēs atnākam mājās, un mans suns ir tāds, ok, ko darām? Jo tā bija fiziskā aktivitāte, nevis mentālā. Beidzot kaut ko darīsim arī, un es vienkārši mēs esam vienkārši stundu nostaigājuši uz spārgus jau, un viņi reāli viņi tagad, vai sākam spēlēties, sākam darīt, kaut ko darām. Un tad es sāku arī studēt, un man teica, ejiet, kas saka, ir bērna vadītā ēšana, tā man teica, ej tādā suņa vadītā pastaigā, labi, iešu suņa vadītā pastaigā, un es sapratu, ka man suns aizved līdz tuvākajam parkam, vienam zāles pleķītim, un tur vienkārši visu stundu dzīvojās. Viņa tur vaļājās, viņa tur ložņā zālīti uzgrauž, tur visu kaut ko viņa tur tik nedara. Plus vēl viņa ir gatava uz mani fokusēties, viņa grib ar mani spēlēties, mēs tur izspēlējamies, mēs tur treniņu uztaisam, apkārt nonstopā iet visi tie gājēji kilometrāžas, vai ne? Kur ir saviem suņiem, mēs līdz ar to trenējamies mieru uz cilvēkiem, mieru uz suņiem, mieru uz mašīnām, nereaģēšanu, sadarbību. Un mēs aizējām mājās, un viņa man ir viss guļ uz visu atlikušo dienu, kamēr es varu darīt kaut kādas savas ģēliņas līdz nākamajai pastaigai. Pilnīgi cita tāda dinamika pastaigai un pilnīgi cits efekts arī mūsu tādām attiecībām, vai ne? Un tas, ko suns arī iemācās tajās pastaigās, kam tad tās pastaigas ir domātas. Tas ir tas, kas ir jāatcerās. Man liekas, ka bieži vien jau cilvēki vienkārši iet tādā ķeksīšu pēc tajā pastaigā. Tas tāpat kā bieži vien mēs tagad arī uzlikām stingrākus noteikumus, tā teikt, uz grupu nodarbībām, jo savādāk sāka likties, ka vienkārši nāk ķeksīša pēc, vajag atnākt, lai es pateiktu, ka es izgāju pamatkursu. Ja? Tāpat arī uz tām pastaigām apmēram cilvēki iet, lai tīri, jāiet, vai ne? Bet kāda ir pievienotā vērtība pastaigai, tas ir īstenībā tas būtiskais jautājums. Un tā pievienotā vērtība ir, kas sunim ir vajadzīgs tajā pastaigā. Nevis tev, kas sunim ir vajadzīgs tajā pastaigā, lai viņš būtu
nodrošinājis sev visu to, kas ir vajadzīgs. Ko viņš sev būtu nodrošinājis, ja mēs nebūtu atkal viņu paņēmuši un ielikuši tajās 4 sienās, vai ne? Viņš dabā dzīvojot, ko viņš sev būtu nodrošinājis. Un te atkal jāpiebilst īstenībā, ka suņi jau nemaz drausmīgi daudz nestaigā. Aktīvi spēlējās kucēni, aktīvi spēlējās juniori, pieauguši suņi dzīvo savā teritorijā, brīvē, aiziet kaut kur tālāk, lai atrastu ēdienu pie miskastēm, kas arī līdz ar to, jāpiebilst, nav uzdības problēma, tā ir normāls, un ir scavenger, tas ir miskastnieks, kad viņš savādāk izdzīvot vai ne bez mums. Nav tā, ka viņi visi dodās medīt. Kaķis ir vairāk kā mednieks, suns ir miskastnieks. Līdz ar to aiziet, tajā brīdī kustās, tad, kad jāiet nokārtoties, kustās pārsvarā jau pieaudzis, suns īstenībā ļoti mierīgi dzīvo. Nav tā, ka viņš nenormāli daudz kur iet. Un tas, kas viņam iedod to mieru, ir tā brīvība, tā būšana ārā, nevis kaut kādā ierobežotība, vai ne? Un steiga, skriešana, ātri visu, vai ne? Nu labi. Vai tev ir kaut ko piebilst vēl par pastaigām ar pavadu? Ar pavadu laikam, ka nē. Mēs varētu pāriet pie tēmas par pastaigām bez pavads, jo noteikti tas ir sapnis katram suņa saimniekam. Jā. Tas bija mans sapnis. Es tāpēc no pirmās dienas braucu uz mežiem, pļavām, visur, kur drīkst, un staigāju tikai bez pavadas. Un vēl joprojām to arī daru. Speciāli tāpēc pārvācos prom no centra, jo centrā tās pavadas jau... Bet svarīgi saprast, ka, protams, ka apmācība sākumā vienmēr ir ar pavadu, jo pēdējā laikā man bieži vien nākas sastapties ar kucēnu saimniekiem, kuri arī pilsētā vai ārpus pilsētas staigā ar kucēnu bez pavadas. Pirmās pastaigas tiešām ir veiksmīgas, jo mazs kucēns, kurš nav vēl par sevi tik ļoti pārliecināts, viņš turēs ap savu bara vadoni, ap savu saimnieku un viņam seko. Bet tad sako kairinātāji, tad parādās putniņš, tad parādās cilvēks, tad parādās cits suns. Un saimniekam rodas jautājums, kāpēc viņš neatsaucās. Jo vienu reizi uz komandu šurp viņam izdevās nepaklausīt, 15. reizi uz komandu šurp viņš aizskrēja 3 reizes tālāk. Saimnieks ir dusmīgs un suns ir apmierinājis savu vajadzību. Viņš saprot, ka viņš var neklausīt šo komandu. Tāpēc pavada pamatā arī kucēnam, kurš ir paklausīgs, kurš jums staigā pakaļ visur un vienmēr, ir vajadzīga tīri, lai palīdzētu viņam nekļūdīties. Nevis, lai viņu raustītu, bet lai viņam nav iespēja kļūdīties un pieņemt šo mūsu skatījumā nepareizo lēmumu pie komandas šurp, atnāk tiešām arī līdz mums šurp. Jā, un tas ir tas, ko tiešām ir jāatcerās. Vai kaut vai tam pašam tiešām kucēnam, bet it īpaši, ja jūs redzat, ka suns ir nervozāks, ja mēs arī paņemam kaut vai pieaugušu suni jau no patversmes, nav vairs kucēns, bet jebkurā gadījumā sākumā pavadai ir ļoti svarīga nozīme, jo tas ir tas jūsu menedžments, ko jūs varat nodrošināt. Suns mācās visu laiku, jebkurā brīdī. Nevis tikai tā, ka mēs mācām komandas, tagad sēdi, tagad guli, tagad vēl kaut ko, jā. Viņš mācās visu laiku. Attiecīgi visu, ko mēs nomenedžējam, un tad man atkal cilvēki jautā, ko nozīmē menedžments. Jā, menedžments ir tas, ko tu nodrošini sunim visa ikdiena. Tātad kādās situācijās suns nonāk. Tas pats, kad vienkārši tiešām mēs palaižam super forši, es gribu, lai tu staigā bez pavadas, rekomaucam uz mežu, staigājam, un vienā brīdī tiešām ieslēdzās tas suņā medību instinkts, ja piemēram, jo tieši tā kā Anna saka, sākumā jau viņi tusējās ap mums, bet tad viņi kļūst par junioriem. Atceraties paši sevi juniora vecumā. Mamma, tēta saka noteikumus, ko darat jūs, vai ne? Un tāpat ir arī sunim. Ir mūsu noteikumi, un tad ir juniors, kurš dara tā, kā instinkts liek. Jo, ja mēs neesam viņu pielikuši pie pavadas, ja mēs viņam neesam nodrošinājusi pieredzes, kā kur ir meža zvērs, vai kur ir tas pats kaķis pilsētvidē, vai putniņš, ja? Vai tas pats, nezinu, riteņbraucējs, un kaut vai cits suns vai cilvēks, ja? Jo ir taču tik daudzi, kas saka, bet mans suns ir tik draudzīgs, viņš taču skrien tikai sasveicināties vai vēl kaut ko, bet tā nedrīkst. Tā nedrīkst, un mums ir jāiedod šīs pieredzes, tātad šis veiksmīgais menedžments, kā man suns ir pie garas brīvas pavadas, viņš var brīvi izskrieties, es kaut vai to pavadu varu sākumā laist uz zemes, bet tikko, kā es redzu kairinātāju, es saķeru pavadu, turu suni, mācu viņam nenoreaģēt, mācu viņam apstāties, mācu viņam vērot, mācu atsaukties un atnāk pie manis, jo kā tad mēs to varam iemācīt? Es saprotu, kā daudz to mēģina darīt. Es esmu redzējusi arī parkos, kā daudz to mēģina darīt vienkārši drausmīgi nikni bļaujot, un tad, kad suns atnāk, tad kārtīgi viņu salamājot. Bet ko tas iemāca sunim? Tas iemāca, nākamreiz pie saimnieka točna neiešu.
nevis nākšu un nereaģēšu. Jā, bet runājot par šo sveicināšanos ar cilvēkiem, tas arī ir temats, kas būtu jāpaceļ, par ko cilvēki bieži neaizdomājas, ka viņiem ir mīlīgs kucēns, kurš grib ar visiem sasveicināties, un viņi pastaigi ietvaros ļauj šo sveicināšanos, ka viņš pieskrien bez pavadas, sasveicinās, un kamēr ir kucēns, bieži vien cilvēkiem arī tas patīk. Bet, ja viņam šī ir vienīgā pieredze, viņam saliekās asociācija. Redzu cilvēku, lecu virsū, sveicināties. Redzu cilvēku, vienalga kāda vecuma, dzimuma, izmēra, krāsas, apģērba, sādas krāsas. Līdz ar to viņš skrien virsū, lec virsū un mēģina komunicēt. Bet ne visiem cilvēkiem patīk suņi. Un varbūt arī tiešām pirmajos 2-3 mēnešos jūs veiksmīgā kārtā būsiet satikuši no 150 cilvēkiem 150 cilvēkus, kuri gribēja komunicēt ar jūsu suni. Bet noteikti kādu dienu jūs sastapsiet pretīm nākot cilvēku, kurš baidās no suņiem vai kuram nepatīk suņi. Un tas ir tikai un vienīgi normāli. Un nevienam cilvēkam nav jāpatīk visiem suņiem, un viņam ir tiesības nepatikt suņiem. Tāpēc cenšieties piedomāt pie tā, lai jūsu suns nesagādā diskomfortu kādam pretīm nākošam cilvēkam, ja jūs esat publiskā vietā. Runa noteikti nav par savu privātu teritoriju, bet, ja jūs esat publiskā vietā, ir jārēķinās ar to, ka tur ir citi cilvēki, viņiem var nepatikt jūsu suns. Un, ja jūs redzat, ka potenciāli ir cilvēks un jūsu suns nav mācīts reaģēt ar šiem te kairinātājiem, pieliekat viņu pie pavadas. Esiet jauki. Un precīzi tas pats attiecās arī uz citiem suņiem. Jā, visi grib kucēna vecumā vai īstenībā jebkurā vecumā suni socializēt, un lai visiem ir suņu draudziņi. Tā nav slikta lieta, bet pirmkārt, daudziem suņiem nemaz negribās draudziņus, it īpaši svešus ārpus sava bara vai ne. Jo suns ir bara dzīvnieks, viņam bars ir jūs un kaut kādi varbūt citi tuvākie kaut kādi satiktie suģi, kas ir sapazīti forši, bet nav tā, ka viņi grib ar visiem komunicēt. Kāpēc? Jūs tagad teiksiet, nē, man suns grib ar visiem komunicēt. Jā, tāpēc, ka tas, ko Anna stāstīja. Jā, viņš ir iemācīts, ka viņam ir jākomunicē ar visiem suņiem, tāpēc, ka dabiski tas tā nebūtu. Jā, dabiski viņi komunicētu ar visiem savā barā, bet suns ir teritoriāls dzīvnieks, viņš ārpus savas teritorijas neiet, attiecīgi viņš ar visiem pārējiem teritoriju citu baru suņiem nemaz nekomunicētu. Tas ir pirmais, kas mums saviem suņiem ir jāiemāca, ka šajā cilvēku pasaulē teritoriju nav, ir pilnīgs haoss, jo visi iet vienkārši vēl zina, kur. Nav teritorija. Pat jūsu mājā iebelžās cilvēki iekšā, čau, atnāk vēl ar savu suni, respektīvi visi pārkāpj viens otru robežas. Tātad teritorijas šeit īsti nav. Bet bari gan ir. Un tas, ka tev nevajag iet ar visiem komunicēt, jo pretī var būt suns, kuram bail, kurš ir reaktīvs, kurš ir agresīvs. Un tas suns visdrīzāk, tas bailīgais, reaktīvais, agresīvais suns ir tieši tāpēc, ka citi šie draudzīgie suņi ir skrējuši virsū un pēkšņi kaut ko nav sadalījuši un sakāvušies. Ja? Jo ļoti bieži, man liekas, procentuāli lielākā daļa kautiņu ir pēc vārdiem man suns ir draudzīgs. Tā kā jo viņi saskrien kopā, un tad viņš saprot, nē, šitas man nepatīk, ja? Vai arī pretī ir tas suns, kas jau uzreiz noreaģē, hei, halo, man negribējās, lai tu man tā uzskrien un sākas kautiņš, vai ne? Un tavs priecīgais suns ir tas, kas ir vainīgs. Īstenībā tu esi vainīgs, nevis tavs suns. Suns ir iemācījies to, ko tu viņam nodrošināji, ja? Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi mācīt, ka arī ne visi suņi ir tie, pie kuriem mēs ejam. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas, protams, ka sākumā ir jāiemāca pie pavadas, lai tikai tad, kad es zinu, ka mans suns ignorēs visus pārējos, es viņu varētu laist bez pavadas. Vai es zinu, ka mans suns tomēr grib komunicēt, viņš gana labi klausa komandām, un tikko kā mēs staigājam, un es redzu, kur ir kaut kādi citi suņi, es varu savu suni piesaukt, vai pateikt viņam, nē, mēs klāt neejam, un viņam pat nav jānāk pie manis, bet viņš vienkārši iet ar līkumiņu. Jo daudzi māca obligāti tur blakus komandas vai vēl kaut ko. Mēs varam ļoti labi sunim iemācīt vienkārši neutralitāti. Tas nenozīmē, ka sunim jāpielīmējās man pie kājas. Viņš vienkārši var iemācīties, un es ļoti labi atceros, kā es ar fondu šādi arī staigāju pa vietām. Viņa bija tik fokusēta uz ostīšanos, viņai tiešām bija viena alga. Un ja viņi paskatās uz kaut ko, tur kāds sunīts saka, nē, mēs pie šitā neejam, viņi tā, ok, fine, un viņi aiziet atkal ostīties. Un cilvēki vispār viņus nepamanīja. Ja? Un līdz ar to es zinu, ka es viņu varu laist bez pavadas, vai ne? Attiecīgi mans otrs suns, kas bija stresaināks, bailīgāks, viņa man pārsvarā staigāja īpaši vietās, kur ir daudz cilvēki, daudz suņi. Viņa vienmēr bija pie garas pavadas, vai arī pavada ir nolaista uz zemes, lai tikko kā es pamanu kairinātāju, līdz ar to es pastaigāju, nevis sēžu telefonā, nevis pļāpāju ar visiem iespējamiem draugiem vai citu suņu saimniekiem. Es to varbūt daru, ka es ar kādu citu vēl runāju, bet es visu laiku čekoju apkārt. Visu laiku es esmu tonusā. Tātad mums kā suņu saimniekiem ir jābūt tonusā, mums ir jābūt visu laiku tādiem, kas pamanīt. Īpaši es zinu, ka manam sunim ir
iespēja reaģēt uz kādu. Attiecīgi, es uzreiz arī, tad, kad Pandora bija kucēna vecumā, uzreiz paņemu viņu pie sevis, ar viņu strādāju, mācu viņai neutralitāti, līdz viņa bija gatava, ka viņa pati var būt neitrāla, un tad es viņu arī varēju laist bez pavadas un vienkārši arī tāpat kā fondai teikt, nē, mēs šeit neejam klāt, lūdzu, virzamies tālāk, vai ne, ejam apkārt. Un šo te komandus arī viņai iemācīju. Atceramies, ka īstenībā būtu ļoti svarīgi iemācīt sunim tādu atļaujošo komandu iet pie cilvēka vai suņa. Māciet vienmēr, tātad atkal turot pie pavadas, ka tajā brīdī, kad drīkst, tad ir kaut kāds ok, go, vai izdomājiet, kas jums ir tā frāze, kas paziņo sunim. Tagad pie šī cilvēka, reku pie Annas, tu vari pieiet, jo Anna grib ar tevi komunicēt, ja? Vai Annas suns grib ar tevi komunicēt, bet tas noteikti nav pie visiem. Bet jā, tāpēc ir svarīgi arī atpazīt gan sava, gan cita suņa ķermeņa valodu un saprast, vai tas suns grib komunicēt. Šobrīd diezgan populāri internetā paliek video, kur taisa šīs komunikācijas sadaļas ar bērniem, kā tas izskatītos, un ar bērniem cilvēki ļoti labi saprot, kāda ir bērna ķermeņa valoda, kā bērns ieraujās sevi, kā viņš negrib komunicēt un kā cits viņam skrien virsū, bet ar suņiem viņi to nepamanīja. Suns ļoti labi vēl pirms konflikta mums izrāda, ka nebūs labi, ka viņš nav komfortā ar šo komunikāciju, bet saimniekam šķiet, ka viss taču būs labi, vienkārši saņemies un būs labi, bet nav tik viegli pārvarēt tās bailes. Tas ir pakāpenisks un secīgs darbs ar šīm te bailēm, lai iemācītos sākumā neutralitāti un tikai pēc tam draudzību. Un tāpat kā cilvēku starpā ir pilnīgi ok, ka suņi negrib draudzēties. Tas, ka mēs ar Līgu esam draugi, nenozīmē, ka mūsu suņiem obligāti jābūt pie draugiem. Viņi laimīgā kārtā ir, bet tas nenozīmē, ka viņiem obligāti tam pēc noklusājuma tā būtu jābūt. Jā, tieši tā. Jo patiesībā jau suns visu laiku mums stāsta, kā viņš jūtās. Un pat spēles ietveros man ir ļoti daudzi video, kurus es gribētu arī izanalizēt un parādīt, lai cilvēki iemācās pamanīt, jo nodarbībās es saku, jūs redzat, kas tur notiek, un cilvēki stāv un priecājās, jo viņi redz, ka suņi spēlējās. Bet ir tik daudz spēles, kur suņi nespēlējās. Kur viņi tiek apcelti. Jā, kur viņi tiek apcelti, tā saucamais bullyings reāli pastāv arī starp suņiem. Kur viens ir vienkārši super pārstimulēts, viņš nenormāli grib spēlēties. Viņš ir tādā stadijā, kur viņam ir pilnīgi vienalga, ko domā tas otrs. Respektīvi, ja es, piemēram, būtu super šobrīd pārbudināta un satraukusies un vēl kaut ko, man droši vien arī būtu pilnīgi vienalga, kā Anna jūtās, ko viņa tur grib teikt un neteikt, un es vienkārši darītu ko es gribu, ja? Jo man nav laika fokusēties uz viņas emocijām. Un tāpat ir ar suņiem. Viņi ir tik savās emocijās, ka viņi vispār nepamana, ko tas otrs komunicē, un ir tik daudzas spēles, tieši tādas, kur viens suns it kā spēlējās, un otrs suns it kā spēlējās, ja arī, bet viņš visu laiku atkāpjās, asta viņam ir nolaista, viņš visu laiku mēģina izvairīties. Restīvi, tā visa spēle ir tāda, ka viens močī virsū, otrs visu laiku it kā bēg projām, ja? Un saimnieki stāv un priecājās un jūsmo par to, cik forša spēle, bet tur no spēles ir tikai tāds varbūtības izskats, vai ne? Bet attiecīgi, ja mēs zinām suņa ķermeņa valodu, mēs tur redzam, ka, lūdzu palīdzēt tiem suņiem, it īpaši tam, kas visu laiku mēģina aizbēgt, jā. Un mums ir speciāli tādi treniņos arī tāda ķermeņa valodas analīzes treniņi, kur mēs ejam cauri, laižam suņus uz komunikāciju, skatāmies, kā viņi komunicē, sveicinās, vai spēlējās, vai nespēlējās, jā. Un brīžos, kad ir šīs spēles, kur viens spēlējās, bet otrs visu laiku atkāpjās, it kā spēlējoties, jo tas, kā viņš to mēģina darīt, ir nevis caur uzbrukumu, bet caur tādu tā saucamo fiddle about, ja? Visu laiku tur it kā mēģina spēlēties, bet atkāpjos. Un tad ir tā, ka mēs lūdzam pieturēt to suni, kas iet visu laiku virsū spēlē, un skatīties, ko dara tas, kas atkāpjās. Bieži vien tie suņi vienkārši aiziet projām, bet ir reizes, ka viņi aiziet, bišķiņi nomierinās, atslābinās, nopurinās, un tad viņi tā kā mēģina vēlreiz, bet pieklājīgāk to komunikāciju veidot. Noteikti, ja pirmajā reizē nesanāk, nenozīmē, ka viņi nekad nebūs draugi. Jā. Noteikti iespējams būs, vienkārši ir jāiemāca bišķiņi spiest pa bremzēm tam sunim, kas nekontrolē savas emocijas un neskatās, ko cits komunicē. Plus vēl iedot bišķiņu atkāpšanās opcijas tam sunim, kas labprāt gribētu izveidot normālu sadarbību un kontaktu, bet viņam ir vienkārši too much. Jā. Tā kā tas arī ir ļoti būtiski. Un tad pastaigās, kopumā man ļoti patīk arī tā schēma, pie pastaigu tēmas, ko man gribētos pieminēt, ir tās pašas tādas it kā socializācijas pastaigas, kas viens variants ir, piemēram, tas, ko mēs vadām, kas ir trenera uzraudzībā, tātad suņu uzvedības speciālistu uzraudzībā,
kur mēs fokusējamies vairāk tiešām uz to, lai mēs iemācītu suņiem veiksmīgi komunicēt, bet tas notiek ļoti pakāpeniski. Pirmkārt, fokusējoties uz neutralitāti un mieru ap citiem suņiem un cilvēkiem. Otrkārt, tātad veidojot sadarbību sunim un saimniekam. Nu, un treškārt, tikai pēc tam mācot viņiem līdzās pastāvēt ar vien tuvāk, apmainīties, iet kopā vienā virzienā un tad veidot to komunikāciju lēnā garā. Bet tas otrs, kas man patīk, arī ir pēc tam to mēģināt ieviest reālajā dzīvē, kur mēs ejam šādās pastaigās ar citiem suņiem, bet arī ļoti organizētā formātā. Nevis, ka es atkal, kā mēs runājām, pieskrienu pie visiem, tāpēc, ka man ir suns un jums ir suņi, un mēs visi tagad liekam viņiem draudzēties. Un tad ir tas, kā tu teici, ja, kur uz bērniem var ļoti labi saprast, ka viņš saka, nē, šitajā barā negribu, ja, un mēs tā kā, nē, nāc uz šito baru iesim staigāt. Ir vajadzīgi suņu draudziņi, bet ir jāatrod, kuri būs tie suņu draudziņi. Un ar tiem tad dodaties pastaigās, vai ne? Varbūt pie pastaigām arī mums ir jāpiemina par pastaigu laukumiem. Pastaigu laukumi ir gan labi, gan slikti, atkarīgs kādi suņi tur patrāpās, bet vairāk, cik es savā darbā saskaros ar suņu pastaigu laukumiem, ir sakosti suņi, kas nāk pēc tam uz klīniku ar dažāda dziļumā bojājumiem, kostām brūcēm, ar šujamām brūcēm vai vienkārši apstrādājumam, atkarībā kā paveicās, jo biezāks apmetojums, jo vairāk paveicās. Jā. Bet šajos suņu laukumos suņi netiek pieskatīti, bieži vien viņi salien vienā čupā spēlējās, saimniekiem ir forši, saimnieku pļāpā, un suns jau labu laiku viens, piemēram, ir norādījis, ka viņam nav komfortabli tur būt, ka viņš vēlas aiziet prom. Pārējie viņi turpina apcelt līdz vienā brīdī, kāds tiek sakosts. Jā, un mēs viņus iebāžam norobežotā teritorijā. Bieži vien viņas ir mazas, nav tā, ka mums ir baigi ekstra lielie tie laukumi. Jā, un viņiem vienkārši nav atkāpšanās opcijas. Jo ārzemēs saimniekam norādīt, ka ejam prom, bet saimnieks nesaprot. Jo ārzemēs ir tiešām tie laukumi, kas ir, viņi ir milzīgi tā, ka tur var būt 2 ienaidnieku suņi. Ja viņi ir gana labi mācīti uz to, ka tev besī, tu vienkārši ignorē, ja? Tev var besīt. Mēs nevaram atņemt sunim emocijas, mēs varam viņam iemācīt nekādā veidā neizrāģēt tās emocijas. Attiecīgi, tev var besīt tas suns, bet neej pie viņa, vai ne? Un to viņi var izdarīt tādā lielā platībā. Mums tie laukumi ir tādi, ka, ja tu esi tur ar to besīgo sunu, tad viss, tad tur mēģini izdzīvot, kā kurš, vai ne? Un tieši tā, tur atkal tiek ievilkti suņi, kas tur nemaz negribēja, vai kas ir pārstimulēti. Un es teiktu, ka priekš pastaigām izcils variants suņu laukumus ir izmantot kā ostīšanās tādu mentālo aktivitāti. Tad, kad tur neviena nav, aizejam ar savu suni, lai izskrienās bez pavadas, lai izostās kārtīgi, lai ievāc informāciju par citiem suņiem. Un tad dodamies prom. Vai dodamies savā draugu bariņā, tātad, kur ir tiešām forši zināmi suņi, bet arī skatāmies tās suņa emocijas un suņa ķermeņa valodu, jo pat draugu barā kaut kādā brīdī var būt pa daudz, un tad atkal tā ierobežotā teritorija var būt bišķiņ par aprobežojošu. Jā. Lūk. Tātad tās galvenās lietas, ko noteikti varbūt tās mēs varētu kopsavilkumā salikt, ir, ka primāri vienmēr tātad pastaigās sākam, it īpaši kucēna vecumā, vai tad, kad mēs tikko paņemam suni, jebkurā vecumā sākam pie garas, brīvas, tiešām vismaz 5 metru garas pavadas, lai mēs varam mācīt sunim neutralitāti, lai mēs varam mācīt sunim mieru, lai mēs varam mācīt tātad nereaģēt uz apkārtējiem kairinātājiem, kas ir cilvēki, suņi, kaķi, putni, mašīnas, citi transporta līdzekļi, tā skaitā meža zvēri, kas ir diezgan tāda intensīva impulsu kontrole, ko mēs mācam sunim, ja, tātad ap meža zvēriem, kas ir dabiski viņus iet un dzīt, vai ne, vai ķert, vai medīt. Lūk, līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka primāri mums ir jāiemāca sunim šo te mieru neutralitāti un sadarbību pašam ar sevi, un tas ir jāizdara pie pavadas, lai tas izdotos. Kas vēl tāds svarīgākais būtu, ko tu gribi pateikt? Lielāko daļu es teiktu, ka tu jau sasummēji kopā vairākus aspektus, ko mēs izrunājām par regulāru darbu ar suni, pastaigās sākotnēji pie pavadas, lai pēc tam es varētu tās pastaigas baudīt arī bez pavadas. Jo bez pavadas pastaigas sunim tiešām ir vērtīgas. Viņas tiešām ir vērtīgas, bet ir jāatcerās, ka ne visi suņi tam ir gatavi. Galvenokārt nodrošināt balansu starp brīvību un drošību, lai suns nav visu laiku pie pavadas, bet nav arī visu laiku bez pavadas. Kad kaut kādā veidā mēs apdraudam viņu drošību vai pārkāpjam noteikumus, esot pilsētvidē, pārkāpjam likumu,
tad mēs viņu liekam pie pavadas. Tad mēs nepārkāpjam šos noteikumus. Bet tiklīdz mums ir iespēja izrauties kādā pļavā mežā, kur potenciāli nav kairinētāji, vai ja ir kairinētāji un suns ir mācīts ar tiem strādāt, tad mēs palaižam brīvāk un staigājam bez pavadas. Jā. Un labā lieta ir, ka jūs varat kaut vai visgarāko iespējamo, pavadu paši sameistarot vai iegādāties šobrīd, lai, ja tu zini, ka nevari tu savu suni palaist bez pavadus, jo viņš var uz kaut ko noreaģēt, tad nelaid, lai mēs tiešām veidojam kopīgi foršu viedokli par suņiem mūsu sabiedrībā, vai ne? Bet iegādājies to super garo pavadu, vismaz 15 metri, un tavs suns varēs brīvi izkustēties, izskrieties un brīvi justies. Tā kā tas ir labāk nekā nekas, vai ne? Tā kā tā. Un īstenībā te vēl pēdējā piebilde ir pastaigās tiešām izmantojam vismaz 5 metri. Vēlreiz atkārtošu, to es esmu teikusi, bet jāpasaka laikam ir, ka nevajag izmantot vienmetrīgās vai divmetrīgās. Tas ir jāizceļ. Tur suns nekur netiek. Iedomājieties, cik tālu viņš tiek. Viņš ir turpat pie kājas. Vidēji koks no jūsu taciņas būs vismaz 3 metrus nost. Līdz ar to, vai jūs gribat visu laiku skraidīt sunim pakaļ un mācīt pavadas nospriegošanu, visticamāk jau, ka ne. Jo tur sāksies raušana un bieži vien no šīm īstajām pavadām arī radās termins leash reactivity, kas nozīmē pavadas reaktivitāti, ka tad, kad suns ir pie pavadas, viņš ir reaktīvs, ja viņš ir bez pavadas, viņš nav reaktīvs. Un tas ir tieši iemesls tāpēc, ka pie īstas pavadas iemācās nospriegoties, un tad notiek kaut kāda problēma. Un viņš nevar neatkāpties, neizkomunicēt sakarīgi, savukārt brīvi viņš var kustēties, ja viņš ir bez pavadas vai pie garas pavadas, viņš var izvairīties no konflikta, viņš var atkāpties, viņš var mēģināt izkomunicēt smuki. Tā kā tā. Lūk, tātad es domāju, ka mēs šo te podkāstu noslēgsim, bet es gribu pieminēt, ka ja tu gribi ar savu suni sākt baudīt pastaigas, ja tu gribi iemācīt viņam no nulles superforšas, veiksmīgas pastaigas, vai ja tu zini, ka tavs suns šobrīd rauj pavadu, viņš reaģē uz kaut kādiem apkārtējiem kairinātājiem, cilvēkiem, suņiem, kaķiem un tā tālāk. Ja tu gribi sākt baudīt pastaigas, beigt stresot pastaigās, dīlot ar suņa kaut kādām reakcijām vai raustīt pats savu suni, tad mums ir pieejams online kurs, ļoti apjomīgs online kurs, kur es gan pastāstu, gan ar daudz dažādiem praktiskiem uzdevumiem tev parādu, ko tev ikdienā darīt un ko trenēt, lai tiešām jūs nonākat līdz baudāmām pastaigām ar suni, kur jūs varat suni vest gan pie pavadas, gan arī kaut kādos brīžos, kur likums atļauj konkrētās vietās iet arī bez pavadas. Līdz ar to šeit arī mēs atstāsim linku apakšā aprakstā, lai tu vari tikt līdz online kursam, apskatīties tā saturu un cerams, ka jums visiem izdosies baudīt pastaigas ar suni. Atā! Atā!